Vai esi kādreiz aizdomājies, kā katrs no tēliem nonāca digitālajā cirkā? Kad viņi ieradās, vai pat viņu abstrakcijas chronoloģiju? Nu, draugi, tam visam ir savs izskaidrojums un stāsts. Sāksim! 1999. gadā uzņēmums C&A izstrādāja savu visambiciozāko projektu – mākslīgo intelektu, kas spēja radīt pasaules patstāvīgi. Galvenie šī projekta dalībnieki bija Grants, labāk pazīstams kā Kingers, un arī Scratch. Scratcha idejas jau bija ietekmētas no nestabilas prāta. Tajā pašā gadā, 1999. sistēmā ienāca pirmie izmēģinājuma subjekti. Kingers, Quīnija, Scratch, Spikes, Retijs, Bisko un Vormo. Nav pilnībā skaidrs, vai viņi visi bija pirmie digitālā cirka programmētāji, bet viena lieta mums kļuva pavisam skaidra. Viņu ierašanās nebija plānota. Patiesībā mēs varam redzēt, ka Scratch ir ļoti neapmierināts ar Keinu par to, ko viņš izdarīja. Un neskatoties uz to, ka viņi bija pirmā paudze tēlu neticamajā digitālajā cirkā, pārsteidzoši pagāja vesels gads, līdz vēsturē parādījās pirmais abstrahētais. Tas bija pats Scratch, tas pats, kurš deva idejas Keina radīšanai. Tas notika 2000. gadā. Iespējams, viņi pat nezināja, ka abstrahēties ir iespējams cirkā, kas noteikti ļoti ietekmēja to, ka pēc gada parādījās nākamais abstrahētais. 2001. gadā abstrahējies Bisko, mazs klauns bufons ar punktainu tērpu. 2 gadus vēlāk, 2003. gadā, abstrahējies Spikes, purpura dinozaurs. Tas pats notiek ar Retiju 2005. gadā un Vormo 2006. gadā. Un visbeidzot, 2007. gadā abstrahējas viens no šīs sērijas svarīgākajiem tēliem. Šīs pirmās paaudzes pārstāve bija Quīnija, Kingera mīļotā sieva. Visbēdīgākais ir tas, ka Kingers apsolīja savai sievai Quīnijai, ka kamēr viņi būs kopā, Kingers neļaus, lai ar viņu kaut kas notiktu. Neatkarīgi no tā, kas notiks, es vienmēr tevi. Un tagad tu ej uz pagrabu! Viņš pats redzēja, kad Keins viņu aizveda uz pagrabu, tāpēc Kingers paliek viens. Pārsteidzoši ir tas, ka viņš netika abstrahēts, lai gan 2 gadus pēc kārtas palika viens. Mēs nezinām, vai tajā laikā viņš piedzīvoja piedzīvojumus kopā ar Keinu, vai ko tieši viņš darīja, bet viņa vientulība beidzās 2009. gadā, kad ieradās Ragata. Un Ragatas ierašanās mums liek saprast, ka C&A telpās joprojām bija cilvēki. Jo, kad Ragata parādās cirkā, viņa saka: Puiši, vai jūs mani dzirdat? Kā es varu noņemt šo? Es nezinu, kā noņemt šo. Nav zināms, vai puiši, ar kuriem viņi runāja, bija nākamie personāži, kas ieradās, vai pētnieki, kuri vēlējās turpināt digitālā cirka projektu. Tajā pašā gadā mums pievienojās arī Kofmo un Rozā Ciklops, kuri veidoja digitālā cirka 2. paaudzes personāžus. 2010. gadā Rozā Ciklops tika abstrahēts nezināmu iemeslu dēļ. Patiesībā mums gandrīz nav daudz informācijas par šo personāžu. Neticami, bet tajā pašā gadā ieradās personāžs ar oranžu loku, kurš digitālajā cirkā palika tikai 1 gadu, jo viņa abstrahēšana notika 2011. gadā. Un tajā pašā gadā mums ir arī Ribitas ierašanās, meitenis, kura vēlāk kļūs ļoti svarīga šajā stāstā. 2012. gadā cirkam pievienojas vēl 2 personāži – klauns Trussis un zilā Austere. Ļoti noslēpumaini personāži, par kuriem mums arī nav daudz informācijas. Bet klauns Trussis praktiski neiztur ilgi. Viņš visticamāk tiek abstrahēts jau dažas dienas pēc ierašanās. Zilā Austere spēja izturēt nedaudz ilgāk. Un tad, 2013. gadā, mums ir Džaksa ierašanās, kurš izveidotu ciešas attiecības ar Ribitu un Kofmo. Bet pat tas nebija pietiekami, lai apturētu neizbēgamo. Jo līdz 2014. gadam zilā Austere tiek abstrahēta. Bet tajā pašā laikā ierodas arī Ganguls, kurš šķiet kopš ierašanās ir viens no emocionāli nestabilākajiem. Taču 2016. gadā traģēdija uz visiem laikiem izmainītu 2 varoņus, jo Ribita tiek abstrahēta. Un tas pilnībā maina grupas dinamiku, jo Ribita bija viena no retajām, kas kopā ar Džaksu un Kofmo bija spējusi saglabāt stabilitāti. Tāpēc, kad Ribita krīt, Džaks salūst.
Viņš kļūst daudz attālinātāks, apātiskāks un vēsāks pret visiem, un tikmēr Džaks cenšas izturēt šo traģēdiju. Tajā pašā gadā ierodas Zubo, kurš kļūst par vienu no pēdējiem cirka izdzīvojušajiem. Un tikai 2017. gadā ieradās mūsu galvenā varone Pomni. Viņas ierašanās iezīmē visu stāsta kritiskāko punktu, jo Pomni ierodas brīdī cirks jau ir savā sliktākajā stāvoklī. Bet pats sliktākais ir tas, ka tieši tajā pašā dienā, kad ierodas Pomni, notiek Kofmo abstrakcija. Tāpēc Džaks paliek pilnīgi bezpalīdzīgs bez savas atbalsta grupas. Un ar to sākas digitālā cirka sabrukums. Bet tagad, kurš abstrahēsies pēc tam? Varbūt šajā stāstā mēs neredzēsim, kā kāds abstrahējas. Taču pastāv diezgan liela iespējamība, ka daži varoņi vairs nespēs izturēt un beigās pārvērtīsies vai nonāks abstrakcijas režīmā. Tas, kurš mūsuprāt visdrīzāk varētu abstrahēties, ir Džaks. Viņam jau ir bijuši vairāki brīži, kad viņš gandrīz abstrahējās. Kur mums pat parādīja, ko redz varoņi, kad viņi jau abstrahējas vai atrodas šajā abstrakcijas režīmā. Turklāt viņš ir tas, kurš no visas grupas ir visvairāk attālinājies, un vēl viņam ir bijusi ļoti dīvaina uzvedība. Īpaši 8. sērijā pēc tam, kad viņiem bija saruna ar Kingeru. Starp citu, mums ir video, kurā tiek stāstīts, kā Džaks ir saistīts ar tēlu Tedu no stāsta, kas iedvesmoja pārsteidzošo digitālo cirku. Mēs to atstājam šeit, ja vēlaties to noskatīties. Nākamais ar iespējamu abstrakciju ir Kingers. Viņš ir tas, kurš visilgāk ir bijis digitālajā cirkā un līdz šim ir izdzīvojis. Tas ir ļoti pārsteidzoši. Taču ar laiku viņš arvien vairāk ir zaudējis prātu. Mums pat ir parādīts, ka viņš sapņo par savu sievu Kvīniju, kuru viņš visvairāk ilgojas. Turklāt pēc tam, kad viņam neizdevās apturēt sevi no jebkāda veida raizēm, kas viņu noved pie abstrakcijas robežas. Nākamais, kurš varētu abstrahēties, ir Gangls. Viņš ir viens no emocionāli nestabilākajiem tēliem, un jebkurā brīdī viņa domas var ņemt virsroku. Un tas, apvienojumā ar viņa emocijām, novedīs viņu līdz abstrakcijas robežai. Ragata varētu abstrahēties, jo viņa ir otrā, kura cirkā ir pavadījusi visilgāko laiku. Viņa ir centusies būt kā māte visiem, pat šķiet, ka viņa vēlas viņus izglābt, taču pārējie viņu redz tikai kā vienkāršu lupatu lelli. Brīdī, kad viņa to sapratīs un pieņems, viņa vairs neatradīs jēgu savai eksistencei, kas visticamāk liks viņai abstrahēties. Zubu varētu abstrahēties, jo Keins lika viņai atdzīvot savu traumu vissliktākajā iespējamajā veidā. Tas viņai patiešām atstās nospiedumu un liks abstrahēties. Pēdējā, kas varētu abstrahēties, ir Pomni, jo viņa digitālajā cirkā ir visīsāko laiku. Izskatās, ka viņa vēl nav tik sagrauta kā pārējie tēli. Ir redzams, ka viņa ir kļuvusi drosmīgāka ar katru no piedzīvojumiem, ko viņiem devis Keins, taču iespējams, atklājot kaut ko par cirku, ko viņa nespēs izturēt, viņa nonāks līdz tai trauksmes pakāpei, kurā mēs redzēsim viņu abstrahējamies. Nu, draugi, ko jūs domājat par šo tēlu chronoloģiju, par to, kā viņi nonāca digitālajā cirkā un kā viņi sāka abstrahēties? Vai jums ir kāds cits tēls, kuru mēs neiekļuvām? Mēs lasīsim jūsu komentārus.